tikamies, Marta, kad pupoli zied, un tīruma harta vērš zied. Vēl mežos bija sniegs, vēl upēs bija miegs, bet mums bija prieks, un tā jau mēdz būt, viss miers tūliņ zūd, kad mīlu jūt. Mēs tikamies, Marta, kad pupoli zied, un tīruma harta vērš zied. Vēl mežos bija sniegs, vēl upēs bija miegs, bet mums bija prieks. Mēs tikamies, Marta, mans draugs. Mēs tikamies, Marta, kad pupoli zied, un tīruma harta vērš zied. Vēl mežos bija sniegs, vēl upēs bija miegs, bet mums bija prieks. Mēs tikamies, Marta, mans draugs. Mēs tikamies, Marta, mans draugs. Jau aizsākto zvaigžņu tēmu un zināmo traģiku tajā par to, cik spoži tie kādreiz ir mūsu priekos un cik aizmirsti tumšā dvēseles kaktā, kad laiks ir gājis, ir jāceras tomēr, ka dažiem ir izdevies allaž būt gan spožiem, gan atcerētiem. Un te nu pirmkārt man gribētos minēt mūsu latviešu operetes prīmu Edgaru Zveju, pirmo Raimonda Paula dziesmu balsi, cilvēku, kurš savu dzirkstošo humoru un dzīves prieku deva citiem. Grūti pateikt, kā bija viņam pašam, bet citiem katrā gadījumā bija silti un labi. Vismaz tā likās, un varu to apliecināt no sevis. Un runājot par to, šeit ir kāda skaista, varētu teikt, zināmā mērā atmiņu grāmata, bet tāpat laikā gana interesanta un aktuāla. Alfrēda Krūkļa Mežrozīte, Zied un zied, varu tikai piekrist. Un ņemot vērā, ka šovakar Alfrēds Krūklis ir kopā ar mums, un visi šie ļaudis faktiski ir arī jūsu, tā vai citādi cīņu biedri, varbūt varētu tā sacīt, mums būtu īstais laiks parunāt par to, kā tas bija, bet mēs sākām ar Edgaru Zveju. 50. gadu beigas viņš operetē atnāca no Liepājas teātra, cik man zināms. Viņš bija ļoti tāds labsirdīgs, smaidīgs vienmēr. Es gan tā tuvāk viņu nepazinu, mums nebija tāda liela draudzība. Es pazinu viņu tikai kā mākslinieku, ka viņš dziedāja Paula dziesmas. Man ar Edgaru Zveju tā tiešā saskarē iznāca būt tikai vienīgu reizi, un tas bija tai tālajā augstajā 81. gada decembrī. Toreiz, tagad neesošajā, bet toreiz esošajā kafejnīcā Kabūra, kur vajadzēja rakstīt šīs gadumī melodijas programmu Sarunu ar Edgaru Zveju. Protams, es no bērnības šo vārdu zināju, pazinu, klausījos dziesmas, man bija liela pietāte. Ja tas vēl būtu radio, kurš man bija pazīstams, būtu vieglāk. Bet faktiski pirmajā programmā, kas arī man bija televīzijā, tā rampas gaismā ar tām tā laika estrādes zvaigznēm, pie tam vēl tādu leģendu kā Edgars Zveja, man, protams, nenācās viegli. Tādā teatralizētā uzvedumā vēl jau vairāk es arī uztvēru faktiski mana tēva vecuma cilvēks, un man tiešām bija ļoti viegli. Vai jums tā liksies, raugoties? Grūti pateikt, paskatīsimies. Hello? Hello!
Mr. Hurstwood. Jūs nemaldāties, jaunais cilvēks. Atļausit? Laipni lūdzu. Paldies. Es domāju, ka šis mazais jociņš, šī alošanās mums ir piedodama, jo Edgaru Zveju taču pazīst visi. Jūs piekrītat? Nu, es domāju gan. Redzēt, vienojāmies. Es domāju, ka pazīst arī māsu Keriju, Raimondu Paulu mūziklu un Edgara Zvejas Misteru Hurstwoodu. Bet vai jūs man nepiekrītīsiet, ka tomēr, neteiksim, nospēlēts vai kā, bet tomēr jauns gads kaut kas tomēr. Es jūs saprotu, jūs domājat, tas ir pārāk skumji, ja? Jā, bet ne tikai. Es jums varu piedāvāt kaut ko jautrāku. Ko? Es jums varu piedāvāt uzvedumu. Pat uzvedumu, ko jūs un televīzijas skatītāji redzēsit un dzirdēsit pirmo reizi. Ziniet, man pat neticās, bet ko? Lūdzu, skatieties un klausieties. Labi. Aiz ezera virši zili, žēl tos kājām sunamīt. Aiz ezera tumši sili, vāverīte brūna mīt. Vāverīte brūna cīt, grūti man tev pēdas zīt. Tumši sili, virši zili, kā jo stāva ēnas līt. Kujus tumstat mākoņ grēdas, ko tu skumsti pīlā dzīt. Aiz ezera eju pēdas, vāverītei silā dzīt. Saucot viņas acis spīt, viršos manas kājas līt. Aju sili, virši zili, žēl man jūs ar kājām mīt. Baltās mākoņgrēdas, ak tu manu pīlā dzīt, vai gan velti eju pēdas, vāverītei silā dzīt. Maldu gulis vien tik spīt, mīglas tēli garām slīt, kur jūs sili virši zili, kur tu mana vāverīt. Aiz ezera virši zili, žēl tos kājām sunamīt, aiz ezera tumši sili, vāverīte brūna mīt. Vāverīte brūna cīt, tu jau mana būsi rīt, ai jūs sili virši zili, mana brūna vāverīt, mana brūna vāverīt, mana brūna vāverīt. Biedri Zveju, lūdzu apsēdieties. Pateicos. Jūsu vāverīts bija lielisks, bet jūs man acis neaizsmērēsiet. Man jāsaka, jums viens biezs vārds ir. Biezs pat? Protams. Kas tad tas par jaunumu? Jūs padomājiet pats vāverīt, 20 gadi. Visi taču pazīst manu paudzi pat. 20 gadi, jā. Tiešām 20 gadi ir pagājuši, kopš Raimonds Pauls uzrakstīja šo dziesmu, un vienu dienu ar šo lapiņu, no šo lapiņu atnāca pie manis uz operetes teātru un teica tā: Edgars, šī dziesma šodien mums ir jāieraksta. Es teicu, tagad man beidzas mēģinājums, vakarā man ir izrāde, pa kur laiku es šo dziesmu taču maz nezinu. Un pa kur laiku? Viņš saka tā: šī dziesma ir ļoti vienkārša, un tu to izdarīsi ļoti ātri. Un mēs tādā pašā dienā pāris stundās šo dziesmu iedziedājām radifonā. Un šovakar es viņu no tā laika neesmu dziedājis un dziedāju šovakar pirmo reizi. Lūk, tā vāverītis kopā ar Edgaru Zveju pirms 20 gadiem Jūrmalas, Mellužu, kā daži sauc, nakts bārā, nakts krogā, kafejnīcā, kā gribat, ar franču kabūras vārdu. Un tā bija augsta ziema, kā jau mēs nevienreiz vien šovakar konstatējām. Tas bija laiks, kad tādas vāverītes varbūt bija amizantas skatītājiem, bet radīja galvas sāpes tiem, kas gribēja tās parādīt. Tas bija laiks, kad mēs visi gaidījām jauno gadu, klausoties diktora lasītā Brežņeva runā, lai gan nezinājām, ka tā ir viņa pēdējā uzruna. 82. gads nesa pārmaiņas. Tas bija laiks, kad būtībā sapņos pat nerādījās, ka 10 gadus vēlāk Latvija būs valsts neatkarīga, brīva. Katrā gadījumā tas bija laiks, kas varbūt nelikās tik brīnumains ar visām šīm iecerēm, nepieredzējušiem jauniem cilvēkiem un varbūt romantiskiem dzejniekiem. Varbūt, man grūti spriest, varbūt jūs, Krūkļa kungs, varat komentēt to. Varbūt jūs piedarat pie tiem romantiķiem, kam vēl tādu vai agrāk likās citādāk? Tik tiešām esmu romantiķis dzejā un arī dzīvē. Runājot par tiem laikiem, par Latvijas brīvību, mēs jau sapņojām
daudz agrāk, tie jau bija 60. gadu sākums, kad mēs ar Raimondu Paulu rakstījām dziesmu par Baltijas jūru, ko Stislavs Romanovskis tik labi dziedāja to laiku. Jo tur bija vārdi, lai kāda vētra pūš, tā nevar mūs ne raut, ne liekt, jo kam pie jūras mūš, tam ir pie jūras jāpaliek. Te jau tas zemteksts bija domāts, ka lai ar kādu pretvaru, lai ar mūs tur mēģina laust un liet, ka mēs te tomēr paliksim, un te mēs dzīvosim, un te mēs kļūsim brīvi. Visas upes ledu kaltās, klusa ilga zemes miegā. Vakarēna zili saltās, līs no egļu zariem sniegā. Debes lokā viegli trīsot, pavīt pirmo zvaigžņu balums, un pa krēslas brīdi īsot, sastings dzestrais zemes tālums. Logu acīs uguns zirgstī, tumsā metot gaismas tiltu, kā no tuva drauga pirkstiem, sirdī ielī saules siltums. Visas upes ledu kaltās, klusa ilga zemes miegā. Vakarēna zili saltās, līst no egļu zariem sniegā. Krēslas brīdi īsot, sastings zestrais zemes tālums, logu acīs uguns zirgstī, tumsā metot gaismas tiltu, kā no tuva drauga pirkstiem, sirdī ielī saules siltums, sirdī ielī saules